Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas no 38. panta. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tad pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbis. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, pārej ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni, jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums pienākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpašu jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs. Āmen. Dievs Svētais Gars, palīdz, ka mēs Tavus vārdus sadzirdam un topam pilnīgi, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Ir tādas reizes, kad visiem liekas, šis teksts gan ir piemeklēts notikumiem, kas notiek te mūsu zemē vai pasaulē, un tad vienmēr gribas liecināt, ka ir vēl interesantāk. Arī šis šodienas teksts nav piemeklēts, bet ir jau iepriekš paredzēts baznīcas kalendārā. Teksts, kas vienmēr ir aktuāls, par mūsu rīcību pret ļaunumu, par mūsu paļaušanos Dieva taisnībai, par mūsu izturību un ticības doto radošo spēku. Mēs parasti dzirdam traģiskas ziņas no tālākām vietām, un tad mēs tās uzņemam kā ziņas, neiedomādamies, ka tas var būt arī tā tieši saistīts ar mums. Šoreiz ļaunuma uzliesmojums notiek gandrīz kaimiņu zemē, bet īpaši mūs uzrunā tas, ka pēc tāda pat notikuma scenārija viss notika arī pie mums. Arī pie mums pēkšņi šāva kāds nezināms spēks no Bastē kalna, un bojā gājušiem par viņiem mums atgādina akmeņi parkā ar viņu vārdiem. To ir 10 reizes mazāk kā Ukrainā, bet arī mūsu ir 10 reizes mazāk. Bet mūsu vecākā paudze atceras vēl arī kara laiku, kad visticamāk par ļaunumu kā kategoriju nedomāja. Tas stāvēja sētā, ģērbts vienā vai citā formas tērpā un paņēma dārgāko, kas bija. Daudziem paņēma dzīvību.
Izrādās, ka mēs esam aizgājuši no tādas sapratnes tik tālu, ka varam pieļaut tādas lietas kā tāda veikala uzcelšanu, kas aprok cilvēkus zem sevis. Mēs varam atļauties 10 cilvēku dzīvības katru gadu izdzēst lielceļu putekļos un iet bojā visādos citādos muļķīgos veidos. Ja dzīvībai nav vērtības, tad kam ir? Kā cilvēkus atgriezt pie tā saprāta, kas no Dieva ir rakstīts katra dvēselē? Pat katrs dzīvnieks cenšas sevi aizsargāt, bet cilvēks domā, kā sevi un tuvāko izputināt, pat mainot likumdošanu. Kādam varbūt liekas, tā ir atkal morāle. Tas jau skan ierasti un apnicīgi. Zini, piegriezies klausīties. Nē, šī ir atbilde uz jautājumu, kuru mums sniedza tikko Jēzus. Kā vienmēr paradoksāli, asi un negaidīti. Ievērojiet, šī Mateja evaņģēlija 5., 6., 7. nodaļa ir viņa kalna runa. Tā no vienas puses uztur spēkā vecās derības likumus, bet tūlīt arī pasaka, kādas prasības patiesībā tie nosaka. Laulības pārkāpšana sākas jau no domas, slepkavība no dusmām. Un kurš gan var teikt, ka nav dusmojies, ka nav uzskatījis un sapņojis par kādu sievieti vai vīrieti? Tātad tas ir uzdevums, kuru mēs saviem spēkiem nemaz nespējam atrisināt. Vecās derības likums patiešām saka zobu pret zobu. Tas ir tāds instinktīvs, lai neteiktu dzīvniecisks likums. Vai nu tevi noēdīs, vai tu noēdīsi. Nav runa, ka tev nepatīk kādu ēst. Varbūt, ka tu esi veģetārietis, kā tagad saka. Ja tā, tad tu ilgi nedzīvosi, un tā būs tikai dabīgā atlase. Kā filmās rāda par izdzīvošanu cietumā, kur valda tieši šādi spēka likumi. Ko mums saka Jēzus? Trenējies, lai varētu cīnīties, mācies spēka paņēmienus. Nē, jo iespējams, ka tad mēs teiktu, ka mēs jau to zinām, un mums patiešām atkal ir piegriezies klausīties tos gudros padomus. Mājās vecāki, baznīcā mācītājs, visi liek cilāt svarus. Jēzus saka, tu pat nedomā cīnīties. Ja runa iet par ļaunumu, tad to ar kulakiem nevar uzvarēt. Ļaunuma izcelsme nav zināma, bet tas parādās jau pirmajā Bībeles lapā. Kā čūska, kas saldā balsī iestāsta Ievai, ka saistība ar Dievu nemaz nav tik vērtīga, un ka visas lietas var izlemt un izvērtēt katrs pats. Tā arī daudzi no mums līdz pat šai dienai domā, ka viss ir mūsu pašu iespējās. Lai iedarbinātu mūsu garīgos spēkus, kā katram motoram ir vajadzīga dzirkstele, kas izsit no apmierinātības un miegainuma. Un Jēzus to dod, piesakot pirmajā brīdī nesaprotamu uzdevumu – padodies ļaunumam, pagriez otru vaigu, atdot savu naudas maku. Kas tie par dīvainiem padomiem? Atcerēsimies, ka tieši šos padomus kristiešu zaimotāji
ņirgādamies atgādina un prasa, ko tad jūs nedarāt, tā kā Kristus jums ir mācījis, ko tad jūs negriežat otru vaigu. Vispirms, mēs patiesi varam izlemt par savu maku un par saviem svārkiem. Un reizēm tas tiešām tā ir jāsaprot un jāatdod maks, lai tevi naudas dēļ nenosit. Bet katram ir uzdevums aizsargāt vājākos, atraitnes un bāreņus. Par to mums Jēzus jautā, kas ir tavs tuvākais? Vai tu viņam palīdzēji? Vai tu pabaroji šos mazākos un visu pamestos? Un tieši tur mums ir bailes iejaukties, apstāties. Labāk steigties tāpat kā Bībeles personāžiem garām sasistajam, katram savās mūžam neatliekamajās gaitās. Nekas nav mainījies. Jēzus vienmēr atklāja mūsu mūžīgās vājības, no kurām mēs vaļā netiekam, līdz brīdim, kad patiesi notiek nelaimes, kuras vairs nevar neredzēt, ar kurām vairs nevar sadzīvot. Tās arī parāda patieso ļaunuma seju, kas nav izskaidrojama ar vienkāršiem vārdiem. Vai Kijevas laukumā, kad uz cilvēkiem šauj, viņiem ir jāgriež otrs vaigs? Vai jāpaliek lūkšanās? Vairākas nedēļas patiešām vesela rinda priesteru stāvēja starp konflikta pusēm un uzrunāja Dievu un cilvēkus. Bet stāvēt pret lodēm ir noziedzīgi. Mums ir jāsaglabā sava dzīvība, lai izmantotu to tā, kā Dievs ir gribējis. Ja būs bijis lemts sevi ziedot, tad tas notiks. Lode panāks negaidīti, kā meiteni medmāsa, kas pārsēja ievainoto un pati saņēma šāvienu kaklā. Ziņa par viņas nāvi bija viena no tām, kas daudziem lika attapties. Tas bija nevainīga cilvēka upuris. Un tā iznāk kā otra vaiga pagriešana. Tas nenotiek speciāli. Šī medmāsas bezbailīgā kalpošana jau bija tas vaigs. Un vakar ziņojam, ka meitene tomēr ir izdzīvojusi. Arī tas ir Dieva brīnums. Šāvēji gribēja iebiedēt, bet tie, kas palika, tie nebaidījās ļaunumu, tie bija stiprāki par to. Tas arī ir tas, ko Jēzus grib mums iemācīt. Ļaunumu nevar uzvarēt ar vēl spēcīgāku ļaunumu. Varbūt tādas kara līdzības īsti labi to neparāda. Tur patiešām abas puses vairo un vairo šo traģēdiju. Esmu ievērojis, ka reizēm pat kara apņemtajos reģionos notiek zemestrīces. Varbūt, ka to nespēja izturēt pat zeme. Kad mūsu pašu dzīvē ienāk ļaunums bez kara, ienāk ģimenēs, darba kolektīvos, arī valstī, kad skaidri jūti, cilvēku reakcijas vairs nav adekvātas Dieva likumam, tad ļaunumu var apturēt tikai to nevairojot. Ar skaļāku kliekšanu neko nepanāksi. Otrs klieks vēl skaļāk un skries virsū ar to, kas gadīsies pie rokas. Un vienā dienā šo ļaunumu izdzēst, izbēgt nevar, jo tas nesākas
vienā brīdī. Tas izaug nemanot. Tieši tāpat tas ir jātīra no sevis un no savas apkārtnes ārā. Dienu pēc dienas, lūgšanu pēc lūgšanas par ienaidnieku, par ļaunā gribētāju un par ļaunā darītāju, par tādu, kas dara apzināti un tādu, kas pats nesaprot, ko dara. Un var arī izvērtēt tās pretim stāvošās briesmas, vai kādā brīdī nav jāiet un jārīkojas, lai apturētu uzbrukumu, lai tas apstātos, lai tā sēkla izbeigtos, un tad sākas dvēseles dziedināšana. Jo visu šo iepriekšējo laiku virs Dieva kā gudra namdara liktā pamata, kas ļauj katram pašam izvērtēt visas lietas, ir krājies šis svešais, nezinājamais, nezin no kurienes radies ļaunums. Tas ir jāņem nost plāksni pēc plāksnes, sākot ar savas vainas nožēlu, jo kādā brīdī jau mēs vārtiņus esam atstājuši vaļā, steigā, paviršībā, aizņemtībā, un svētā gara templis tika postīts. Mūsu dzīve gāja arvien šķībāk, bet mēs vainojām tikai citus, vainojām apstākļus, un ko tur slēpt? Reizēm arī Dievu. Jo kur tad viņš skatījās, kad mums bija slikti? Viņam nebija kur piemesties. Mēs visu bijām paši ar sevi aizņēmuši. Vecās derības lasījumā dzirdējām: netiesā, neienīsti, neatrieb pats sevi, atstāja to Dieva ziņā. Un tad arī mēs tak sevi pazīstam. Pēc tam nesēdi un klusi negaidi. Kad tad viņš beidzot raidīs zibeni no debesīm uz tavu nelabvēli? Tas ir viņa ziņā. Kā un kad viņš taisnību ieviesīs? Bet ar šo apsolījumu, ka viņš to izdarīs, no tevis tiek noņemts uztraukums un nepieciešamība pašam visiem atdarīt un ieviest virs zemes kārtību. Tu to nevari. Tādēļ vienkārši nomierinies. Domā par savu svētā gara templi, kur kungam ienākt ar mieru un svētību. Tu jau domā, ka tu, un arī es domāju, ka es esmu tas taisnais un labais, vai ne? Bet tikai viņš zina, kuram kāda tiesa un kāds ceļš priekšā. Un kad viss būs aiz muguras, tad tu patiesi nobīsies, jo ieraudzīsi, cik tuvu bezdibenam esi bijis un cik vāja ir cilvēku pašu veidotā aizsardzība. Tad, kad sāk griezties velna dzirnas, tās samaļ visu cilvēka saprātu. Šķeļas ģimenes, izjūg visi labie nodomi, sabrūk talanti. Es runāju līdzīgi asi, kā Jēzus mūs māca, lai mēs nepaliktu remdenā mierā ar savu gudrību, jo mums ir paredzēts cits, daudz stiprāks un drošāks spēks, mūsu saistība ar Kristu. Un šai mūsu saistībai
ir nevis kā Čūska teica, nav nekādas nozīmes, nē, tai ir izšķiroša nozīme. Bez saites ar Dievu mēs varam atkal kļūt par plēsējiem. Ja esam saistīti, tad viņš ļauno uzvarēs arī manā un arī tavā dzīvē. Mums ir dots viens pamats – Jēzus Kristus. Un mēs piederam viņam, un viņš pieder Dievam Tēvam. Jo iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss redzamais un neredzamais, un viss, kas tapa radīts, bija ļoti labs.